Labrīt! Šodien ir 28. marts, rīts, vakarā šeit notika lekcija, trešā lekcija ciklā, kas saucās Telpa starp sievu un vīru. Piedalījās jau diezgan pazīstama publika, bet bija arī pāris jaunie. Un tā sagadījās, ka es biju aizmirsis ieslēgt ierakstu šai lekcijai, ko es 2 iepriekšējās reizes darīju. Tas man deva iespēju kaut kā otrā dienā paklausīties un nokonstatēt, kas ir pateikts un kas nav pateikts. Tā kā šoreiz ieraksta nav, tad man nākās pēc atmiņas, pārskatot savus, plānus, ko es biju plānojis, un tad konstatēt, ko izdevās pateikt, ko neizdevās pateikt, kas ir jāprecizē, varbūt kas ir jāpapildina, un kas ir jāatstāj uz pēdējo lekciju, kas būs 24. aprīlī. Tad pirmā lielā tēma, kuru mēs aplūkojam, bija atkarība. Atkarības tēma ir ļoti saistīta ar dievieti, ar to, ko es saucu par dievieti. Jeb atkarības jautājums, viņš saistās ar to, kas mums ir noticis pirmajā dzīves gadā, respektīvi mūsu kā bērnu attiecībām ar māti, personīgo māti, bet arī šo te arhetipisko māti, dievieti. Tas saistās ar tādu svarīgu tēmu kā zaudējums. Jebkurš zaudējums, ko mēs piedzīvojam pieaugušā vecumā, ir līdzīgs piedzimšanas zaudējumam. Kad mūsu psihe tiek, ietekmēta, izārdīta, līdzīgi kā tas varētu būt ienākot šajā pasaulē. Līdzīgi, bet ne analoģiski, tāpēc kā piedzimšana tomēr ir daudz grandiozāks notikums nekā jebkurš no zaudējumiem. To mēs varam arī objektīvi paskatīties, kas mūs mainās, ka mēs pārējam no intrauterīnas eksistences, tad eksistences zemdē uz eksistences ārējā pasaulē. Un ir pamats domāt, ka šīs objektīvās izmaiņas izsauc arī milzu pārdzīvojumus subjektīvās. Bet, ja mēs piedzīvojam zaudējumus savā dzīvē, tad mēs viņus sadziedējam pēc līdzīga principa, kā tas ir bērniem, un kā tas ir bijis pēc mūsu piedzimšanas. Šīs lietas es savulaik aprakstīju pirms 23 gadiem iznākušā grāmatā Bensmeitiņa un viņas tēvs. Tā man ir pirmā no 10 grāmatām. Dīvainā kārtā viņa ir visvairāk pirktā. Piedzīvojis 3 izdevumus. Vairs viņu nevar nopirkt, tā teikt, jaunu, bet es dzirdu, kad eksistē kaut kāds interneta tirgus, kurā var painteresēties un var arī dabūt lasītas grāmatas.
kas ir tas sensacionālais šeit, kas ir jāuzsver? Atkal tā sievietes nozīme, pie kam nevis izglītotās sievietes nozīme, bet sievietes ķermeniskā nozīme, līdz ar to bioloģiski garīgā nozīme, kosmiskā nozīme. Jo pagājušreiz mēs vairāk runājam par to, ko es saucu par dzemdi, tad par dzemdi kā pārēju starp to pasauli un šo pasauli. Tātad šodien mēs vairāk runājam par dievieti, tad tas ir tas process, kas palīdz mums šajā pasaulē ienākt un iedzīvoties, iemācīties pamata lietas, kas vajadzīgas izdzīvošanai. Un to mums nodrošina māte ar savu ķermeni un savām ķermeniskajām akcijām. Un tas ir tiešām grandiozi, cik liela loma šāda veidā parādās sievietes ķermenim, bet ne tajā plāksnē, kā to ir paredzēts uztvert šodienā. Jā, kad tomēr sievietei lielākā vērtība tiek piešķirta kā izglītotai būtnei, kurai bez ģimenes un bērniem ir arī profesija un karjera un tādas lietas. Un ja kādai nav profesija un karjera, tad viņai ir mūsu pasaulē pamats justies mazvērtīgai. Bet, ja mēs skatāmies objektīvi no tā viedokļa, kā es cenšos skatīties, sievietes vērtība nosaka nevis izglītību un nevis karjeru, bet tā loma, ko viņi spēlē kā dzimšana un arī kā nāve. Un kāpēc tieši nāvei ir ļoti nozīmīga loma atkarības izpratnē? Tāpēc, ka atkarība ir jādefinē kā psihisks process, ar kuru palīdzību mēs sadziedējam zaudējumus savā dzīvē. Bet zaudējums ir daļēji nāve. Mēs varam iedomāties, ka ja mēs piedzīvojam šķiršanos vai darba zaudējumu vai kādu citu katastrofu savā dzīvē, tad daļa no mums nomirst. Ņemot vērā, ka mēs esam sociālas būtnes, kas uztver citus sev pazīstamos un daļai arī nepazīstamos cilvēkus, kā saistītus ar sevi, pazīstamus, attiecībās esošus, un līdz ar to kā daļu no sevis. Tas nozīmē, ja kaut kas notiek ar cilvēkiem, kas ir tuvi, tas arī ir zaudējums. Ja mirst daļa no mūsu sociālās būtības, tad kaut kādā ziņā mirstam arī mēs. Un tas, ka pie šīs te miršanas mēs griežamies atpakaļ pie objektiem, kas mums atgādina māti vai dievieti faktiski, liecina par to, par ko mēs esam iepriekš jau runājuši. Ja caur sievieti mēs piedzimstam, caur sievieti mēs nomirstam. Un sievieti mums ir vajadzīga, lai sadziedētu zaudējumus. Ja? Tad šī te grandiozitāte. Ja, un arī mēs saprotam, ka daļa no cilvēkiem, kuri ir šajā atkarības ceļā, neatveseļojās.
viņi neizdzīvo, viņi nomirst. Respektīvi, viņi it kā atgriežas tādā kā mātes dabas klēpī. Ja? Viņa dvēseles aiziet citā pasaulē. Un, ja mēs šādi skatāmies, tad ārkārtīgi būtiski ir padomāt arī par tādu lietu. Mūsu personiskā māte ir palīdzējusi mums ienākt šajā pasaulē. Mūsu personiskā māte ir palīdzējusi mums izdzīvot šo pirmo dzīves gadu un nostāties savām kājām. Ja? Gadu vecumā parasti bērns sāks staigāt. Bet mātei ir arī bijusi māte. Mātes mātei arī. Un katra no šīm mātēm savai meitai ir mācījusi to pašu, jeb gandrīz to pašu, ko viņas meitas mācīs savām meitām. Ja mēs tādā veidā paskatāmies, tad mēs saprotam, ka šajā procesā māte ar bērnu un arī atkarīgais ar dievieti parādās kaut kādas tūkstošgadīgas zināšanas, kas koncentrējas sievietes ķermenī un kas nozīmē apiešanos ar šo pārēju, piedzimstot un nomirstot. Un tas ir arī tik grandios, kosmisks mērogs, kur mums nevajadzētu pazaudēt, domājot arī par to, kas notiek ikdienā, ģimenēs, ar bērniem un piedzīvojot un pārdzīvojot zaudējumus. Un te ir svarīgi šīm lietām skatīties tā, kā es tagad piedāvāju. Manuprāt, tas ir teoloģisks skatījums. Tad mēs šādā veidā pētam dievietes plānu. Ja, tad mēs nodarbojamies ar dievišķo, ar kosmisko. Mēs neko neizdomājam. Mēs pētam to realitāti, kur ir redzama, bet kur neuzmanīgam vērotājam var paslīdēt garām. Manuprāt, šādai teoloģijas izpratnē pretē ir filozofijas izpratne. Filozofija ļoti bieži nevis pēta realitāti, bet izdomā to no jauna. Diemžēl filozofi ir atrauti no konsultēšanas. Respektīvi, viņiem ir grūti savus slēdzienus pārbaudīt praksē, kā šie slēdzieni palīdz vai nepalīdz cilvēkiem viņu dzīves jautājumos. Tāpēc ar filozofiju dažreiz ir problēmas. Otrs, ko es gribu uzsvērt, un ko varbūt es tā kā nenoakcentēju vakardienas lekcijā, to, ka bērni izmaina visu. Kādā nozīmē? Tādā nozīmē, ka piedzimst bērns, tad vecākiem ir kardināli jāmaina savu dzīvi. Un līdz ar to mēs varam teikt tā, bērns zina, kas jums jāmaina. Ja, bērns piesaka jaunu pasauli.
Un, manuprāt, šī ir kristietības galvenā vēsts, ko ļoti bieži aizmirst. Ja? Mēs svinam Kristus piedzimšanu kā faktiski visu bērnu piedzimšanu. Ziemassvētki ir bērna un Dieva bērna piedzimšanas svētki. Dieva bērns nāk pasaulē, bet viņš nāk pasaulē tāpat kā visi pārējie bērni. Viņš vienkārši ir, pārstāv visus bērnus. Un Kristus piedzimšana jau parāda arī tās grūtības, kas ir bijuši jāpiedzīvo viņa vecākiem. Gan, lai nodrošinātu grūtniecību, gan, lai noritētu šīs sarežģītās dzemdības ļoti primitīvos apstākļos, daudz grūtākos nekā mūsdienās sieviete dzemdē. Un, lai šo bērnu pasargātu no tās bērnu slepkavošanas, kas izvērtās pēc tam, kad tika palaistas baumas, ka ir dzimis Dieva dēls. Un tad romiešu vietvara bija ieinteresēta šo te jūdu ķēniņu laicīgi nogalināt. Kristus tika izglābts. Līdz ar to tika izglābt arī, būtībā tā viņa misija, tas viņa ceļš tālākajā dzīvē, un arī tika izglābta viņa nāve, ja, kuru mēs arī varam uztvert kā atgriešanos mātē, atgriešanos zemē, lai trešajā dienā augšām celtos. Un, protams, kad šajā te Kristus nāves notikumā ļoti klāt ir arī viņa māte. Un īpaši ir jāuztver arī tas notikums, ka Kristus ir kā Dieva dēls, respektīvi viņa tēvs, viņam tēvam bija iespējams Kristu uztvert kā audžu dēlu, kā cita vīrieša dēlu, kas ir diezgan bieža situācija arī mūsdienās. Ja, kad cilvēki šķirās un precās otrais un ka ir jāuzņemās audžu tēvu un audžu māšu funkcijas. Tad Jāzeps to izdarīja. Nav ziņu par to, ka viņš ar to nebūtu ticis galā. Tad tur ir tas princips, kas attiecās ne tikai uz tēviem, bet arī uz mātēm. Jūsu bērni nav jūsu bērni. Ja? Jo viņi nāk nevis pie jums, bet caur jums. Tā ir Kalila Džibrāna doma, kas ir izteikta viņa grāmatā Pravietis. Tad šīs te svarīgā lieta, tad bērns izmaina visu. Un tie ļoti bieži vecāku pārdzīvojumi, gan nākamo tēvu, gan māšu pārdzīvojumi, šausmas. Mums būs bērns. Ja? Jeb, kad tik neiestātos grūtniecību. Jo ja viņi iestāsies, viņi izmainīs visu. Mēs nevarēsim dzīvot tā, kā mēs esam ieplānojuši.
Ja, bet kā jūs zinat, ka tas, kā jūs esat ieplānojuši, ir pareizais ceļš? Ja? Tad tas, kas pareizais ceļš, to zina bērns. Un viņa vajadzības nosaka to, kas jums ir jādara. Un caur bērnu runā Dievs, un caur bērnu atklājās Dieva plāns. Un Dievs mums ir jāuztver kā dievietes partners un antagonists. Ja? Tāpat kā tēvs ģimenē līdzsvaro šo te milzīgo mātes ietekmi un varu, tā Dievs līdzsvaro dievietes varu. Un viņi ir gan konkurenti, gan partneri. Un tā tas ir mūsu praktiskajā dzīvē, to mēs redzam, un tā tas parādās arī visās teoloģijās un mitoloģijās. Tālāk trešā lieta, ko kaut kādā ziņā paguvām un kaut kādā ziņā nepaguvām, tas ir bieži saistībā ar bērniem un demogrāfiju izskan tas jautājums, jā, bet nav jau normāli vīriešu. Ja, ja man būtu normāls vīrietis, tad es dzemdētu, bet tā kā viņi nav, tad es nedzemdēšu. Ar vārdu sakot, tāda vainošana, protams, kad sievietes vaino vīriešus un vīrieši vaino sievietes. Un tur jāatgādina, ka vainošana vispār ir tā ir tāda bērnišķīga uzvedība. Ja? Jo vainošana ietver tādu bērnišķīgu pārliecību, es zinu, kā ir pareizi. Līdz ar to es arī zinu, kā ir nepareizi. Tad līdz ar to, ja kāds dara nepareizi, tad man ir tiesības uz to norādīt. Un man ir tiesības gaidīt kāds augstāks spēks, ieviesīs kārtību. Tāpēc, ka es taču vainoju, es apsūdzu. Taisnībai jābūt, kādam ir man jānāk palīgā. Tad, lūk, tas, ka sievietes un mātes ir tuvākas bērniem šo te dzemdes un dievietes ietekmi dēļ, tādēļ viņas dabū arī lielāku varu, līdz ar to lielāku atbildību. Bet reizēm šī atbildība izpaužās nepareizi. Respektīvi, sievietēm ir tiesība ieņemt ne tikai savu lomu, kas mēdz konfliktēt ar vīriešu vai vīru lomu, un kur katram ir savu taisnību, bet sievietēm ir iespēja dzemdes un dievietes dotās varas dēļ ieņemt tiesneses lomu. Tad es esmu nevis viena no konfliktējušām pusēm ģimenē, bet es esmu arī tā, kas nosaka, kurai pusē ir taisnība. Jo kuras puses taisnība vai patiesība ir jāņem vērā. Ja? Un šī te mātes tiesneses loma, viņa ir objektīvi nogalinoša, ja? Jo viņa atņem bērniem tēvu. Vai teiksim, caur šķiršanos vai caur tēvu ignorēšanu, vai, kā mēs redzam, tikko pieminētajā situācijā, nav jau normāli vīriešu, tad vīrietis ir notiesāts, pat klāt neesot.
Ja, viņš ir vainīgs par to, ka viņš nav normāls, viņš ir vainīgs par to, ka viņš netiek pielaists bērnu radīšanā un pa daļai arī tāpēc, ka viņš pats to negrib vai nesaprot, ka viņam tas ir jāgrib. Tad, un tas ir saistīts tomēr ar to, par ko mēs pieskārāmies arī ar to, ka meitenes jau būtībā piedzimst gatavas. Viņām tikai ir jāattīstās būtībā līdz pusauģu vecumam nedaudz ilgāk, un viņas galvenos kosmiskos uzdevumus var izdarīt. Viņas var dzemdēt, un viņas var ievadīt bērnu dzīvē. Bet ar vīriešiem ir sarežģītāk, viņi nepiedzimst gatavi. Lai vīrietis varētu savus, tajā skaitā kosmiskās lomas veikt, lai viņš varētu būt labs tēvs, viņam ir jāmācās. Un pirmā mācīšanās notiek pusauģu grupā. Pusauģu kultūra ir ļoti interesanta, tāpēc, ka viņi atkārto sen noietus etapus civilizācijas vēsturē. Ja mēs varam iedomāties, ka kaut kādus 1000 gadus atpakaļ puikas no Mārtas nekur neaizgāja. Respektīvi, viņi visu mūžu palika pie mātes un klausīja mātei. Un tas ir arī aizvēstures pētniecībā nostiprinājies, kā teiksim, tāds vecās Eiropas periods, par šo terminu ievies lietojuši amerikāņu arheoloģi un filoloģi Marija Gimbutiene. Tad tur, kur mēs vēsturiski runājam par indo-āriešu civilizāciju attīstību, tur mēs runājam jau par attīstītāku vīrišķību, kura ir spējīga veidot organizētas vīriešu grupas, pirmkārt, lai medītu lielos dzīvniekus, bet pēc tam, protams, lai karotu, lai iekarotu, bet lai vienotos arī citos vīriešu projektos. Jūras braucieni, tirzniecība, bet arī reliģiskā kalpošana, kulti, arī valsts, arī politika. Tas ir viss pēc vīriešu psiholoģijas veidotas lietas. Ja? Un būtībā visas šīs vīriešu attīstītākās konstrukcijas, viņas ietver sevī rūpes par bērniem kā tēviem vai rūpes par ģimenēm kā valsts vīriem. Jo kas ir valsts? Valsts faktiski viņai ir jābūt kā struktūrai, kur rūpējas par to, lai ģimenēm nekas netrūktu un lai ģimenes kā tādas attīstītākas dzemdes varētu caur sevi izlaist bērnus kā jau pastāvīgai dzīvē gatavs cilvēkus. Bet, protams, ka tā vīriešu kvalitāte jau tiek ne tikai veidota šajās pusauģu un pēc tam vīriešu dzīves peripetijās. Jo var teikt tā, ka tie ir nemitīgi kautiņi, varbūt ne fiziski, bet tādi, kur ir tāda konkurence un kuras mērķis ir panākt, kad vārguļi atbirst, ka izdzīvo stiprākais. Un kad, teiksim, šī te vīriešu cīņas, vīriešu konkurence un arī kari būtībā nosaka gan vīriešu hierarhiju, tad
kurš būs valdnieks un kas ieņems citas vietas sabiedrībā. Bet tas nosaka arī to bioloģiski svarīgo jautājumu, kam ir tiesības turpināties? Kurai vīriešu sēklai ir tiesības apaugļot sievietes? Jā, tad, protams, kad sievietes cenšas izvēlēties labākos vīriešus. Un kas ir labākie vīrieši? Izrādās, ka tie ir tie, kurus sauc par sliktajiem puišiem. Ja, vispār zināms fakts, ka sliktie puiši meitenēm patīk vairāk nekā labie. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem ir testosterons. Ja, tad tas ir hormons, kas teiksim, palīdz uzvarēt, kas liek gan cīnīties, gan palīdz uzvarēt. Un sievietes nekļūdīgi pazīst vīriešus ar augstu testosteronu līmeni un atšķir tos no vīriešiem ar zemu testosteronu līmeni. Tas ir, ka tie puikas, kas ir auguši vīriešu cīņās, kas notiek tēva uzraudzībā, viņiem ir augstāks testosterons. Savukārt tie, kas ir bijuši starp sievietēm, tur tas testosterons ir mazāks. Un nereti tas līmenis ir tik zems, ka vīrietis nevar izveidot dzimuma attiecības. Tad arī tur seks nekāds nesanāk bez testosterona. Ja? Bet tad tie ir līdz to bioloģiski ļoti svarīgi jautājumi, bet arī garīgi svarīgi jautājumi. Ja? Kā lai tiek pie bērna, kurš izmainīs nākotni? Ja, jo mūsu bērni jau liek mums darīt to, kas mums ir jādara. Ja, katrs bērns ir kā Kristus, kurš maina pasauli, respektīvi maina ģimeņu dzīvi. Ja, tad šī ir trešā lieta, ko es gribētu teikt par māti tiesnesi un par šīm te pusauģu lietām. Ceturtā lieta, par ko mēs nepieskaramies jau otro tikšanos reizi pēc kārtas, tas ir, kā notiek pārēj no vecāku ģimenes uz savu ģimeni. Respektīvi, tas nenotiek kāzu naktī vai kāzu notikumā, ja, kad formāli jaunie cilvēki tiek salauzti un tiek nodibināta jauna ģimene. Aiziešana no vecāku ģimenes ilgst, manuprāt, 25 gadus. Līdz sudrabkāzēm. Sudrabkāzes ir īstās kāzes, kad vīrs un sieva ierauga viens otru tādus, kādi viņi ir. Ja? Jo kāzu dienā vai kāzu naktī viņi redz projekcijas. Respektīvi, nevis to, kāds tas otrs ir, bet kādu es viņu redzu. Un šī redzēšana jau nāk caur vecākiem. Tad teiksim tā, sievā vīrs redz mātes turpinājumu. Jo, teiksim tā, to, ko māte nav dēlam iedavusi, to viņš meklēs pie sievas. Ja? Tad šīs projekcijas spēlē būtisku lomu jaunās ģimenes veidošanā. Un ja viņas ir dominējošas, tad ģimene var izšķirties. Tad var izrādīties, ka dēlam māte ir svarīgāka nekā sieva. Un viņš nesaprot to kosmisko notikumu, kāpēc
viņš ir izvēlējies šo sievu, vai kāpēc sieva ir izvēlējusies viņu. Nu, varbūt tieši tāpēc, lai aizvestu no mātes. Ja? Bet, lai aizvestu no mātes, tur ir jābūt konfliktam ar vīrmāti. Ja? Un kā tas dēls un jaunais vīrs tajā konfliktā rīkosies. Ja? Nu, tieši tas pats jau ir arī, kā no tēva aiziet pie vīra. Ja? Diemžēl diezgan bieži nākās novērot, jo meitenei ir labāks tēvs, jo grūtāk viņai apprecēties. Ja? Kur var pamanīt arī kaut kādu sociālo taisnīgumu. Meitenei ir galīgi bēdīgi ar tēvu, tad viņa centīsies apprecēties ātrāk. Un līdz ar to viņai būs pirmā roka vīriešu izvēlē. Viņa izķers tos puišus, kuriem ir vislielākais tēvišķības potenciāls. Ja? Tas nozīmē, ka tās meitenes, kurām ir tie labie tēvi, nu, viņiem paliks tie sliktie vīri. Nu, schēma, bet šajā schēmā ir zinām patiesība. Tad šeit ir visi tie stāsti par sievasmātēm, par vīrmātēm un sievastēviem. Bet tas nosaka arī to ārkārtīgi svarīgo domu, ka ģimeni jau neveido tikai divi cilvēki. Ģimeni veido divi dzimteskoki, kā savienojums starp tiem dzimteskokiem. Ja? Un tad katrai ģimenei ir savi stāsti, kas ietekmē jaunveidojamo ģimeni. Un var teikt arī tā, ka katrā jaunajā sievā ir pārstāvēta šī te sieviešu kārtas senču rinda, tad caur sievietes māti viņa ir savienota ar pirmo sievieti uz planētas. Respektīvi arī šajā lekcijā tie, kas mēs piedalījāmies, ja mēs ietu pa sieviešu līniju, tad mēs kaut kur atrastu kopīgu māti mums visiem. Tas varbūt būtu 10 paudzes atpakaļ, 20 paudzes atpakaļ. Pat vairāk. Nav būtiski, bet tas nozīmē, ka katrā jaunajā ģimenē ir pārstāvēta kaut kādas lielākas grupas kultūra. Ja, tajā skaitā tautas vai nācijas kultūra, bet arī rases kultūra. Ja, tad, un tas ir arī ļoti interesants jautājums. Tātad, vai mēs esam konservatīvi savās izvēlēs? Piemēram, mana ģimene ir ļoti konservatīva. Es savus sievas senčos, ne meitu, znotu ģimenēs īsti neredzu sveštautiešu. Tas nozīmē, tās izvēles intuitīvi notiek tādas, kas cenšas saglabāt kaut kādu konservatīvu kultūras kodu. Ja? Savukārt, varbūt arī revolucionārs izvēles, ja? Ka bērni izvēlās partners no ļoti atšķirīgām kultūrām. Ja? Tādā veidā tās kultūras savstarpēji samaisās un ietekmējās. Ja? Bet tie procesi nav tik ātri. Tās kultūras tik viegli neizzūd. Tajā arī parādās tas jautājums taisni šajās laulātā izvēlēs.
kādas vērtības mēs atzīstam par saglabājumu. Ja? No kādām mēs esam gatavi atteikties. Ja? Kāpēc tas latviešu vīrs vai latviešu sieva tomēr ir patīkamāks nekā krievs vai amerikānis? Tas izpaužās šajās izvēlēs, ja? Vai kontrizvēlēs. Tā kā tas ir ārkārtīgi liels jautājums, kur varbūt mēs arī turpināsim pēdējā reizē. Ja? Tātad tas, kas ikdienas dzīvē izpaužās, kā satiek sieva ar vīrmāti un kā satiek vīrs ar sievas tēvu. Ja? Tātad tas vienmēr ir man jautājums. Ja tur attiecības ir labas, un ja tur ir savstarpēji papildināšanās, ja, tas nozīmē, ka jaunās ģimenes veidošanās process, ja, tātad šis kaut vai 25-gadīgais notiek netraucēti. Ja tur ir konflikts, tur ir kaut kādi traucēkļi, kā uzņemt pagātnes pieredzi sevī, kā viņu iepludināt jaunajā ģimenē. Tā. Un tad pēdējā 5. tēma, ko gribētu uzsvērt, kas tika pieteikta, bet kam mēs galīgi nepieskārāmies. Kā izbeigt nāves cilpu Latvijā? Kā izbeigt šo situāciju? Ko mēs redzam, ka sievietes neidentificē savu dzīves mērķi, vai galveno savā dzīvē bērnu dzemdēšanu. Un vīrieši tam neprotestē. Kā rezultātā mums dzimst uz vienu sievieti fertīlā vecumā 1,4 bērnu. Lietuviešiem vēl trakāk, viņiem 1,18 dzimst. Bet ebrejiem Izrēlā dzimst 3 bērni uz sievietes fertīlā vecumā. Tad, skaidrs, ka kam ir taisnība ilgtermiņā, to nosaka demogrāfija. Un to nenosaka kaut kādas tur filozofu diskusijas vai grāmatu publikācijas, bet demogrāfija, bērnu dzimšana ir tas notikums, ja, kas maina pasauli, kā es teicu. Līdz ar to tas 1,4, tas nav tikai skaitlis, tas ir kaut kāds, teiksim, indeks vai rādītājs, cik mēs esam atvērti izmaiņām, cik mēs esam atvērti dzīvošanai. Un cik mēs esam atvērti nāvei. Ja? Ja, tad, ja šis skaitlis būs lielāks par 2, tas nozīmē, ka mēs gribam dzīvot. Ja viņš nebūs lielāks par 2, tad mēs gribam ātrāk, jeb lēnāk nomirt. Ne? Ja mēs negribam neko mainīt, mēs negribam bērnus. Kaut kādā ziņā tas ir vienkāršs jautājums, jo tāpat kā sievietēm ir varēts ieskaidrot, ka svarīgākais nav dzemdēt un būt mātei un sievai, bet svarīgākais ir iegūt izglītību, pelnīt naudu, tikpat labi jau ir ieskaidrot teikt pretējo. Ja? Vienkārši, teiksim, šīs zināšanas, ko mēs tagad cilājam šaurā lokā, no attiecīgu valsts varas, teiksim, palīdzību jau var tiražēt nacionālā līmenī. Un viņas nav tik nesagaramojamas, ja, ka viņas būtu grūti apgūt. Pasaules vēsture pierāda, ka propaganda var visu, ja, un propaganda var arī
īsā laikā izmainīt demogrāfiskās tendences. Bet tas ir jautājums par to, kas valda šajā valstī, ja? Un vai tā ir demokrātiska iekārta, kas valda, kur, ja mēs gribam dzīvot kā individi, kā ģimenes, kā tauta, tad mēs arī ievēlam tādu valdību, kas tiražēs tās vērtības, kas prasa izdzīvošanu, kas veidos arī attiecīgi valsts politiku un līdz ar to arī to propagandas aparātu. Kā rezultātā meitenes sapratīs, ka vissvarīgākais, ko viņas dzīvē var izdarīt, tas ir piedzemdēt vairāk kā vienu bērnu, vēlams 2, 3, vēl labāk 5. Ja visām sievietēm fertīlajā vecumā būtu 5 bērni, tad 75 gadu laikā mēs būtu 10 miljoni. Kaut kad sen atpakaļ es rēķināju. Protams, demogrāfija ir ārkārtīgi sarežģīta, viņi tik vienkāršiem rēķiniem nepakļaujās. Tur tā matemātika ir daudz komplicētāka. Bet patiesība ir tā, un vēsture to pierāda, ka mēdz būt tautas, kas īsā laikā ir, nezinu no kurienes parādījušās, un mēdz būt tautas, kas īsā laikā kaut kur ir pazudušas. Tā varbūt arī ar mums, ja, bet es domāju, ka šeit nav pamata pesimismam, ja mums piederēs vārs šajā valstī, tad to jautājumu var diezgan viegli sakārtot. Un 100 gadu perspektīvā nekas traks latviešiem nenotiks. Ko tas ir tas, ko es tajā lekcijā varbūt iesāku teikt, varbūt nepateicu līdz galam, varbūt nenoformulēju gan precīzi, un ko es tagad centos izdarīt. Bet, protams, mums vēl ir laiks, mums vēl ir pēdējā lekcija, kad saliksim punkts uz I tur. Tad tiekamies 24. aprīlī Mēlužos šeit pie manas praksē. Visu jums jauku!